Iedomājieties, jūs tagad skatāties televizoru. Daži mēģina izrāpties no gultas, citi jau gatavo brokastis. Bet kas gan tas būtu par skatu, ja atverot savu cepeškrāsni, jūs ieraudzītu tikko ceptas īstas rudzu maizes klaipu, kas piepildītu telpu ar tik spēcīgu smaržu, ka pat kaimiņi atnāktu ciemos. Kuldīgas RPB maizes ceptuvē ražošanas apjomi šogad krietni auguši. Tātad ir pieprasījums. Uz jautājumu, kā viņiem tas izdevās, viņi teica, Dievs gādā. Maizniekiem ir bagātīga pieredze ceptuvē darbību uzsākot 1966. gadā kā vienai no modernākajām republikām. Turklāt visu šo gadu laikā ražotne nereizi nav apturēta. Rezultātā uzkrātas īpašas prasmes vairāk nekā 100 veidu klona un veidņu maizes, baltmaizes, keksu, cepumu, plātsmaizes, sausiņu, baranku un smalkmaizīšu cepšanā. Mēģinām saglabāt seno laiku tradīcijas, mēģinām paturēt to, lai mūsu maize būtu bez kaut kādām ēvielām, lai mums arī tāda maize būtu nopērkama, lai būtu veselīga. Un tam varbūt iespējams, ka esam gatavi ziedot to, ka mums ilgāk viņi jātaisa. Proti, tas process ir ilgāks un līdz ar to varbūt darba izmaksas ir lielākas, bet gala rezultātā tā maize sanāks smaržīgāk, ilgāk stāv un tas arī ir tas, uz ko mēs ceram nākotnē. Sevišķa rūpība tiek pievērsta rudzu maizes tehnoloģijas pilnveidošanai, kā piemēram gatavojot to ar plaucējumu, tās ilgāk saglabājas svaigas, turklāt tiek nodrošināta lieliska garša un smarža. Tas novērtēts arī konkursā Riga Food, kur vairāku gadu garumā kukulīši tiek pie medaļām. Arī iepakojumi pārliecināti ziņo, ka iekšā jābūt garšīgai maizei. Savulaik mēs gājam pie kādas reklāmas kompānijas un prasām, mums vajadzētu izveidot kādu reklāmu, kaut kādu iepakojumu jaunu. Un tas jautājums no šīm reklāmas kompānijas bija, pasakiet, ko tad tavu maize ir īpaša? Kas tad ir tāds diezgan atšķirīgs no pārējiem? Un viņš arī mums ieteica, Māri, aizej uz veikalu, pajautā pircējiem. Viņš jau tev pateiks, kāpēc viņš tavu maizi pērk. Un tā mēs arī izdarījām, un tas biežākā atbilde, ko mēs paši dzirdējām, bija tā, ka garšīgi. Vienkārši cilvēki teica, ka viņi ir garšīgi. Un, ja jau cilvēki saka, ka mūsu maize ir garšīga, tad arī mēs izveidojam šo garšīgo līniju, kurā šobrīd ir 2 veidi maizes. Abām garšīgām maizēm ir tāda garša, kā varbūt, kas tomēr izceļas. Lai maizi uzceptu, miltu padevējā saber miltus, no kura pa caurulu tie nonāk sijātavā, lai vēlāk nonāktu ražošanas cehā. Tālāk sasvērti milti tiek automātiski sabērti maizes mīcīšanas iekārtā. Rudzu un saldskābās maizes pamatā ir plaucējums. Dabiskais raudzēšanas process tiek nodrošināts miltus aplejot ar 96 grādus karstu ūdeni, bet jau viendabīgu masu atdzesē un ieraudzē uz 48 stundām. Rudzu maizes plaucējumu raudzē koka muciņās. Raudzēšanas procesu palīdz uzsākt pienskābais tīrkultūra ieraugs, jeb vērtīgās baktērijas, kas iesūkušās koka muciņas sienās. Šādi, kā senos laikos pagatavota maize bez rauga, būs blīva un aromātiska. Kad plaucējums nostādināts, pievieno rudzu miltus, cukuru, sāli, ķimenes, skaldītus rudzu graudus, ūdeni un maisa jeb mīca aptuveni pusstundu. Rudzu un saldskābās maizes mīkla jāmīca lēni, lai ir labāka maizes struktūra. Kad mīkla gatava, to sadala un veido klaipus ar mehānisko mīklas dalīšanas iekārtu. Tā sadala mīklu vienādos masas gabalos, no kuriem maiznieki veido klaipus, tos apviļājot kviešu klijās, lai tie neliptu pie raudzēšanas dēļa. Tad klaipus liek uz maizes dēļiem tālākai pēcraudzēšanai. Maizei rūkstot veidojas ogļskābā gāze, kas palielina tās apjomu. Tā klaipiņi gluži kā šīs vasaras gaisa temperatūrā 35 grādos pavada 40 minūtes. Visbeidzot, maizi ar pusautomātisko iekārtu liek cepties krāsnī. Atkarībā no masas un šķirnes kukulis cepas 30 līdz 50 minūtes. Lai pārbaudītu rudzu maizes gatavību, pārtikas tehnologs iedur garozā digitālo termometru. Lai maizi pasludinātu par gatavu, masai jābūt 96 grādus karstai. Gatavā maize pa transportieru nonāk pakotavā, kurā to pēc vajadzības sagriež, pako un līmē etiķetes. Tuvākā nākotnes vīzija, protams, mums ir vēl vairāk nostabilizēties Latvijā, panākt to, ka tieši Latvijas pircējs vairāk pērk mūsu produkciju un arī iepazīst, jo daudz pircēji Latvijā nemaz nezina par mūsu maizes ceptuvi, nezina, ar ko mēs esam īpaši un kas tad mums ir tāds interesants. Un, tas mērķis ir tieši Latvija.
jo šobrīd runā par eksportiem un par šādām lietām, tad mūsu politika nav šobrīd vērsta uz eksportu, bet gan vairāk uz iekšējo tirgu. Pašreizējais vadītājs apgalvo, ka ar visiem iepriekšējiem uzņēmumu vadītājiem viņu vienojas tāds vektors kā gribēšana. Tas arī ļāvis nepagurt.